Mazā radio, lielā intervija. Studijā Asatūrskij. Mazā radio lielā intervija, kā jau parasti ir klāt, un šovakar šīs sarunas viesis ir mūziķe, kuru es pirmo reizi pamanīju raidījumā Sienas čūnis patiesībā. Un tas bija tāds ļoti pat emocionāls patiesībā pārdzīvojums, jo es nevarēju novērsties no tā televizora, un tas tāds zināms trans bija. Es nezinu, kāpēc, nezinu, kā tas notika, bet tā es tajā transā pavadīju visu šo te Sienas čūņa ētera laiku, un attapos koncerta beigās saprotot to, ka es nemaz nezinu, kas tā bija pa mūziķi. Es nekad pirms tam viņu nebiju redzējis. Es nekad pirms tam neko nebiju dzirdējis no viņas, bet pārdzīvojums man bija nereālākais tajā laikā, un godīgi sakot, tad sākās tas vairāku gadu meklējumi. Lai vai cik jocīgi nebūtu, bet sākās meklējumi, jo es domāju, kas tā bija par dziedātāju ar ģitāru, ar fantastisku balsi, un galvenais, ka tajā Sienas čūnī notika tāda maģija, kuru aprakstīt bija ļoti, ļoti grūti. Un gala rezultātā, tad, protams, kad es atradu, kas tā bija pa mūziķi, un man patiesībā ir tas prieks, ka Mazā radio lielajā intervijā šovakar ir Helēna Kozlova. Čau, čau! Čau! Ļoti patīkami. Čau! Zini? Jā, Sienas čūnis. Tu droši vien atcerēsies vairāk nekā es. Šī būs intervija vairāk ar tevi. Es nezinu, vai būs vairāk ar mani. Es ceru, ka nē. Bet par Sienas čūni man ļoti ilgi bija pat jautājums, vai tā bija tu vai nebija, bet tā taču bija tu, vai ne? Es zinu, ka es esmu bijusi Sienas čūnī, bet man liekas, varbūt es tur biju arī ar grupu. Bet tu atceries, ka es biju viena, jā? Nē, es atceros tevi ar grupu, jā. Tevi ar grupu, bet, protams, ka tu biji ar ģitāru un viss notikās. Tā bija noteikti, tā bija 100% tu, es to zinu pilnīgi noteikti. Un foniņā tev tur bija, tev tur arī foniņā bija cilvēki, cik es atceros, bet tas bija tiešām fantastisks koncerts, un tādā veidā es iepazinos ar tavu mūziku. Un patiesībā šodien sarunas gaitā, es domāju, es te vairākas reizes tev pieminēšu pāris tādas lietiņas, kuras man liekas diezgan interesantas saistībā tieši ar... Give me a compliment! Bet sarunājoties, starp citu, ar tevi pirms intervijas, tu ļoti bieži man uzsvēri un jautāji, kāpēc tieši es, kāpēc tu mani aicini? Man tev ir jāuzdod jautājums. Kāpēc šāds jautājums? Man jau nav nekādu pasaules pirmatskaņojumu, nezinu, tur hitu, jaunu, koncertu turnējas, albumi, nekā tāda. Kas ir svarīgi? Vai svarīgi ir albumi mūziķiem vai koncertu turnējas? Es domāju, ka lai atpazītu vai atcerētos, tā kā man liekas, ka tas ir tā, ka tu nenoej no skatuves, tevi atcerēsies. Tā. Vai tevi atcerās kā kaut kādu vecu albuma ierakstītāju. Aha. Vai tev Vecā plate. Vai tev tas ir svarīgi, lai tevi atcerētos kā jauno plati, vai arī kā veco tomēr? Es tā īsti nezinu par svarīgumu, bet patīkami, protams, ir. Jo ir kaut kāds tāds pusmūžs jau sasniegts, kad liekas, ka tiešām, un pats tam netici, bet tiešām tu sev uzdod jautājumus. Tiešām, ko tu vispār esi izdarījis? Tāds. Ko tu tiešām, kāda tā jēga? Tā kā es vilcienā dzirdēju pusstundu, onkuls runāja pa tālruni un dažādos toņos ik pa laikam. Bet jēga tā kāda? Vai tam onkulim bija atbilde uz to jautājumu, vai nebija?
Es nezinu, viņš kādam atbildēja visu laiku ar šo teikumu. Nu, bet jēga kāda? Kāda ir jēga, Helēna? Kāda ir jēga? Es nezinu, es tagad lasu tādu Jetiņas dienas grāmatu. Tā bija tāda cimdu adītāja un ne tikai cimdu. Nu, viņa tur arī visu laiku meklē to jēgu jau no 40. gadiem. Es skatos, kad mūsu klausītāji aktivizējās un saka, ka es bieži braucu jūs klausīties uz koncertiem Undīnē. Jā, tas ir īpašs periods. Es pat varētu teikt, ka tā Undīna bija tā kā, nu, tur bija visādi tādi notikumi, viss kaut kas. Es tur kādu laiku pat dzīvoju, man liekas, pusgadu. Pastāst mazliet vairāk, kas bija Undīne? Nu, Undīna bija, tur tā kā skvoteris ievācās viens vīrietis tādā pamestā mājā, kur bija visāds pionieru nometnes, tur nagliņa pie nagliņas, sieniņa pie sieniņas. Un viņš sāka taisīt kaut kādu tādu savu vīziju, tādu satikšanās vietu. Un tik daudz īpatnēju cilvēku es esmu satikusi tikai Undīnē un vēl Francijā vienā rindā stāvot. Stāvot rindā, lai mani paņem vīnogu novākšanā. Un es tur satiku tādus īpatnējus cilvēkus vienā rindā, ko es tur gadiem biju satikusi Undīnē. Nu, tā kā tu dažreiz varbūt viņus satiec, bet tur viņi bija veseli vienā rindā. Ieskaitot mani, protams. Nu, tāds. Kas tur bija? Nu, un tad tur vīrs ar sievu veidoja tā, ka mākslinieki var izpausties, zīmētāji zīmēt, skulptori atstāt skulptors un lekcijas. Interesanta vieta, jā. Pasaku māja Undīna. Par tiem dīvainiem cilvēkiem runājot, vai tu saki, ka tu esi tas dīvainis viens un tev apkārt tik pa brīdim visādi dīvaini ir? Ko tu uzskati par dīvainiem? Nu, tur rindā stāvot tīri vizuāli vienkārši. Es jau ar viņiem visiem neiepazinos. Nu, vizuāli ļoti izteiksmīgi cilvēki. Ne klerki. Var jau būt, ka pagātnes klerki. No dress code. Kā ir labāk? Vai ir labāk no dress code, vai labāk ir ar dress code? Es domāju, gan. Bet galvenais, lai nav tā, ka tas dress codes tiešām tev galīgi ierobežo, ka tu tā kā negribi iet uz to pasākumu dēļ dress code. Un tu pati pa dzīvi, kā tu ej? Tu ej ar dress code vai bez? Vai tu centies brīvi kaut kā? Vai kā tu pa to dzīvi soļo? Es drīzāk pēc iespējām novalkāju vecmammas kurpītes, salāpītās vecmammas māsas zeķītes. Apmēram tādā stilā. Brāļa kedas, jā, 40. izmērs. Nu, nav dress code. Es sāku domāt par to vispār, ir divi veidi cilvēki. Un ir tādi cilvēki, kur nopērk kaut ko jaunu, un viņu uzreiz apviļā, apbružā, lai pataisītu pa savu. Un ir cilvēki, kuri kaut ko nopērkot jaunu, ļoti tā kā viņu taupa un cenšas saglabāt šo te oriģinālo jaunuma smaržu. Kurš no tiem cilvēkiem esi tu? Es pirmkārt reti, kad kaut ko jaunu nopērku, man ir tā kā tomēr humpalas. Nē, bet arī ne humpalas, nu vienkārši tu valkā kaut ko tādu, kas ir jau 20 gadus un tad secini, ka tu tur vairs nevar ielīst. Vai ne? Ka tas vienkārši jau ir noiets etaps, nu pietiek. Nevar, nedara, met ārā. Nē, nu es tad būšu tas pirmais. Kaut ko jaunu, nu. Tu pirms tam pieminēji par to, kad tev liekas, ka aktuāli ir muziķi, kuriem kaut kas ir jauns, vai tur jauni albumi, vai koncerti un tā tālāk. Tad, manuprāt, kas tevi padara tādu diezgan noslēpumainu, patiesībā ir tieši šis fakts, ka nekad nevar zināt, ko un kad mēs dzirdēsim no Helēnas. Tad jautājums ir tāds, vai tev kā māksliniecei, mūziķei, vai tev ir ko teikt
Un vai tas ir tas iemesls, kas tevi mudina kādreiz kaut ko darīt un ņemt to ģitāru rokās? Tā ir šī tēmas esamība, vai kaut kas cits ir tas, kas tevi mudina to darīt? Nē, nu, vispār es pilnīgi saprotu, ka ir tādi periodi, kad pilnīgi nav ko teikt. Varbūt muzikāli, bez vārdiem. Muzikāli vēl būtu, bet ir tēmas, kuras ir jāapdarina. Un, lai apdarinātu, vai nu tu pārvaldi tehnoloģijas un pats visu iespēlē, tu aranžē savu tēmu. Vai arī tev ir, vai tu pieaicini cilvēkus, bet tā ir ļoti liela mērķtiecība. Tu tiešām zini, kas kuram jādara. Vai arī tu satiec cilvēkus, kas saprot, un tas jau tā reti gadās. Bet tēmas man ir. Vienkārši es nepaspēju viņas noapaļot. Kas ir tas, kas liek tev sēsties pie tā instrumenta un kaut ko darīt? Dažreiz ir tā, ka tu tā netīšām kaut kā tāpat piesēdies, bet atnāk ļoti skaista tēma. Bet, lai viņu tā kā līdz galam izveidotu, ir tomēr mērķtiecīgi jāpiesēžas biežāk. Es neesmu tik mērķtiecīga. Bet, lūk, man tā kā plānojās klaviera albums, kur būs gan vecas, gan jaunas kompozīcijas. Viņš vairāk vai mazāk ir ierakstīts, bet iespējams, ka es kaut ko pārrakstīšu. Seju grāmatā es esmu ielikusi vienu improvizāciju. Es vienkārši atcerējos, ka tāda bija. Un ļoti veiksmīgi atcerējos un varēju vienā elpas vilcienā iedziedāt. Uz kaut kādu tādu vispārēju atmiņu. Dziesma bez vārdiem, jā. Tavus darbus paklausoties, aptuveni var just to tādu diezgan brīvu tādu ceļojumu. Ja? Ļoti, ļoti netipiskas lietas tev ir pa vidu kaut kur. Un ir sajūta, ka tas, kas tev nāk ārā, to arī noliec uz tā sava papīra, teiksim tā. Bet kas ir tas, vai tev svarīgs ir vēstījums? Es mēģinu saprast, kas ir tas svarīgākais tev tavos darbos. Ja tur skatās tos iepriekšējos kaut kādus albumus, tu esi bijis godīgs, vai godīgi sāpēji, godīgi deprešojies, vai godīgi tapi apskaidrots. Un tad tagad diezgan godīgi es esmu remdena. Un līdz ar to nekas tāds briesmīgi jauns arī nav. Tad uz veciem lauriem jāguļ. Kāpēc es to prasu? Jo ļoti bieži runājot ar muziķiem, ir tie tehniskie muziķi, kuri pieiet tam kā darbam. Ja nāk uz studiju, tur nāk kaut kur savā radošajā vidē, strādā no 9 līdz 5, un tad atstrādā tur katru sīkumu. Un tad ir tādi muzeķi, kuri tur nakts vidū pamostās, viņš iedzied kaut ko diktafonā vai telefonā, un tad pēc tam kaut ko mēģina tur un izdara un uzstājas, lai vai kā tie apstākļi nebūtu. Un tāpēc es tā mēģinu saprast, kas ir tas Helēnas tā recepte, kas tevi radoši virza. Šī intervija nav īsti tā laikus, jo šobrīd jau nekas tāds nevirza. Iespējams, ka trūkst kaut kādas mijiedarbības. Grupas nav. Kaut kādā tādā dārzniecībā es esmu iekritusi. Roku dobes, stādu pupas. Tu saki mijiedarbībā. Tas nozīmē, ka tu esi vairāk tomēr grupas cilvēks, nevis solists. Lai to lai dziesmu aranžētu, ir vajadzīgi citi cilvēki. Vai arī es saku, ka ja man būtu tāda studija un es mācētu spaidīt pogas, es īstenībā arī labprāt nakts vidū. Tik tiešām. Jo tad tu it kā tāds, varbūt ne nakts vidū, bet nakts sākumā. Tad tu esi tāds brīvāks, viss ir pie miera. Tāds. Man patiktu.
Un, ja es pārvaldītu tehnoloģijas, nu, iespējams, ka es mēģināšu viņas pārvaldīt. Un tad es visu kaut ko varētu. Jā, tur taču tik interesantas lietas var sataisīt. Par kāda muzikālā žanra pārstāvi tu sevi uzskati? Jā, bet te ir foršs joks. Es Rīgas laikā lasīju, nezinu, kurš teica, bet ka tur bija teikts, es ceru, ka paradīzē mūs sadalīs pa žanriem. Nu, kā tu sevi sadali? Nu, kur es varētu? Nu, kur tev gribētos? Nu, vairāk varbūt etno. Nu, jā, viņš ir kaut kāds tāds ļoti īsts. Tāds īsts. Dažādu tautu mūzika. Tā kā pasakas. Pasakas mūzika. Bet es pati neesmu folkloras pārstāve. Es tur tā kā neiedziļinos. Bet es esmu dzirdējusi ļoti tāds skaistu mūziku. Jā. Un tur nav svarīgi, kāda tev ir balss, kā tur tas tiek izpildīts. Tas varbūt ir tiešām primitīvo, bet ļoti, ļoti skaisti. Tā, jā. Ja mēs paceļojam mazliet laikā un aizdodamies tavā bērnībā, kur ir meklējama tava bērnība un tavas bērnu dienas? Pie dabas. Pie dabas es biju vērīga. Es varēju pavadīt pie dabas arī viena pati. Ir daudz visādu novērojumu, kā skudra stārpam uzbrūk. Piemēram, es nesen skatījos arī. Gāju, es vēl domāju, glābt to tārpu un neglābt. Es domāju, kāpēc viņš nemūk? Nu, nē. Tu izglābi tārpu? Bet viņš vēl varēja pats izglābties. Es vienkārši vēroju, es domāju, kāpēc viņš nemūk prom? Kāpēc viņš ļauj tai skudrai sev kost vaigā? Kāpēc tu neizglābi? Nu, es tagad jau sāku apzināties, ka ne jau visur vajag iejaukties. Dabai savi likumi. Ornitologi arī saka, ka nevajag visus putniņus glābt. Nu, tā. Pa bērnību runājot, man personīgi, mana pirmā atmiņa tāda ir 3 gadu vecumā, un tas bija lidojums ar lidmašīnu. Un es kā tagad atceros, tad man ir ļoti interesanti patiesībā, kas ir tava pirmā atmiņa, ko tu atceries vispār? Nu, man stāstījusi mamma. Un man liekas, ka tad, kad viņi to stāstīja, ka es gandrīz vai to atceros. Un tas tā tad sanāk no zīdaiņa vecuma bez mazvai pirmā zīšanas reize. Viņi saka, ka es uz viņu esot dusmīgi skatījusies un uz pupu arī. Un man liekas, ka es atceros kaut kādu tādu krūti, uz kuru es dusmīgi skatos. Man pat liekas kaut kas tāds. Bet interesanti. Nu, ko tu saki? Zini, kam vēl ir tieši šāda pati atmiņa, pilnīgi identiska? Kas skatās uz krūti? Jā, vēl vienai Latvijas dziedātājai Ievai Akurāterei. Ka viņi skatās zīdainībā uz krūti. Jā, pilnīgi identiski. Bet es tomēr pieļauju. Bet es pieļauju iespēju, ka tas ir, ka mēs kaut kā iejūtamies stāstā. Nu, ka mēs to stāstu, tā kā mums liekas, ka mēs to esam piedzīvojuši, bet tas ir tāds, nezinu. Kā tu Man noraksturo? ir tāds stāsts, kad, ko? Jā, Ko es noraksturot? Mums te bišķi nobīde skaņai, tāpēc mēs te viens otram pāri runājam. Jā, saki, kāds tev ir stāsts? Man ir stāsts par vectēvu, kurš man laikam pieskata, bet viņš sēž istabā uz taburetes tādā saulītē, un es gribu iebāzt matadatas rozetē. Un es atceros, ka viņš sēž ar muguru pret mani, tas ir koridors, un es no sākuma tā bailīgi domāju, nu varbūt vienu adatu, bet pēc tam sadūšojos un iebāžu tās 2 metāla adatas rozetē. Nu, man ir kādi 3 vai 4 gadi.
Un tad paliek tumšs gar acīm. Es nobīstos, man izskrien laikam elektrība caur sirdī, jo es ļoti nobīstos. Es, tur neatceros, es pagriežos pa labi, tur ir kaut kāds tēls platmalē. Un es aizskrienu uz gultiņu raudāt, un tad vectēvs ir piefiksējis un baigi satraucies un barās. Es neko, nevar aizmirst, es domāju. Tādu atmiņu, es domāju, jā, elektrības atmiņu noteikti nevar aizmirst, bet kā tu noraksturotu tā īsumā sevi bērnībā? Kāda tu biji? Uzreiz jau atkal jādomā, kā citi raksturoja. Viņi saka, ka es biju spītīga. Bet es atkal domāju, es domāju, ka es nebiju spītīga. Es biju, drīzāk es varēju sajust, kur pieaugušais tā kā tēlo, kur viņš nav patiess. Un tad es, protams, negribēju tā īsti klausīt. Bērni jūt pieaugušos. Un tad viņi to nosauc par spītību, bet es tā nedomātu. Es biju dabisks bērns, priecīgs. Vai tagad tu esi savādāk? Jā, es kaut kā, diemžēl, esmu savādāk. Es esmu sagurušāka. Kaut kāda neesmu tik priecīga. Arī visādas nejaukas pieaugušo īpašības. Nīgrums, piemēram, jā. Bērniem tāds nepiemīt. Īgnums kaut kāds. Visādas tādas nepatīkamas īpašības. Tad tu saki, ar vecumu nāk tikai nepatīkamās īpašības. Droši vien jau, ka nē. Par tavu ģimeni runājot, pastāst mazliet par savu ģimeni. Ko darīja tev vecāki, piemēram? Proletariāts, viennozīmīgi. Es nekādus svētkus nezinu, vienīgi varbūt tur jaungadu. Vienkārši cilvēki, nebija ne laucinieki, ne pilsētnieki. Ar ko viņi nodarbojās? Mamma varētu būt saimniecības vadītāja dažādās iestādēs, arī mājās. Tētis laikam bija. Tētis varēja būt baigi smalkais, bet viņš izvēlējās darīt tos melnos darbus, lai uzturētu ģimeni. Bet viņš tā pēc būtības ir smalkāks par to melno darbu, ko viņš darīja. Un es domāju, ka tas melnais darbs, viņu tādu savādāku padarīja. Jo, ja tu esi tāds muzikāls un tā kā sabiedrības tur dvēsele, vai, nezinu, tāds, tad ir jocīgi tur rakt kaut ko vai vēl kaut ko. Viņš bija? Bet viņš izvēlējās. Tā man stāsta, jā. Viņš vēl ir. Mamma ir debesīs, bet tētis ir. Kas tev ir svarīgākais ģimenē? Droši vien, saticība un uzticība, jā. Vai tev tas bija vērtīgi ar tavā ģimenē? Noteikti kādu laiku, jā, bet vecāki šķīrās, kad man bija agri 11 gadi, un tas bija ļoti dziļš ievainojums. Tā. Bet es, protams, saprotu, tā var notikt, jā. Cik daudz tavas tādas muzikālās gaitas ietekmēja tava ģimene, kā tev liekas? Kaut kādā ziņā tā šķiršanās kā reiz ļoti ietekmēja, jo man bija ļoti daudz laika pavadīt ar sevi vienatnē, kas līdz galam nav labi pusaudzim. Mazam pusaudzim tas nav labi. Viņš iekrīt. Viņš jau tā ir depresīvs, bet tad viņš pavisam jau tāds sašvakst. Viņam jābūt tādā ielokā, saudzīgā.
Bet tur, tad, kad visi tur tomēr risina savas problēmas, katrs pats pa sevi, tad arī viņš paliek pats pa sevi. Un tīrā laime, ka es tur nesadarīju sliktākas lietas. Sliktākas? Sliktākas, jā. Sliktāks, es taču varēju vispār pavisam noiet no ceļa. Tu biji trakais tīneģers. Nē. Es biju vienpatis. Arī tajos mazās slavas laikos. Es tomēr biju tāds vienpatis. Tā. Es netusēju. Vai tu kādreiz gribētu atgriezties tajā laikā? Nē, man bija grūti ar sevi. Nē. Nemaz. Nē, fuj. Bija ļoti grūti. Depresija. Un tāda tā kā neziņa liela. Un tāda, nē. Kurš laiks tavā dzīvē ir līdz šim tāds viskomfortablākais? Varbūt tāda vēl nav. Nē, ir bijis kaut kāds tāds, kad dieva atrašanas laiks. Pirmās mīlestības laiks tas saucās. Garīgās mīlestības. Un tad ir lidojums, jā. Tad ir kaut kāds tāds, jā, ir jēgā, kur viņa ir. Runājot par taviem projektiem, mēs tagad ejam uz priekšu un esam nonākuši līdz projektiem. Un gribu tev prasīt, kuru no tādiem saviem muzikālajiem projektiem tu uzskati par savu pirmo? Droši vien tad to savu pirmo albumiņu, kā viņš saucās, kasetē tika izdots Saule tunelī. Jo tur tika gan kasete pavairota, varbūt, ka es atradu kādu, kurš var tur 10 eksemplārus ierakstīt, bet vāciņš tur tika printēts no abām pusēm. Jā, tad tika piedomāts. Draudzene zīmēja. Tas pirmais. Vāciņu? Jā. Vāciņu, jā. Jā, tur ir vairāk zīmējumi. Viņi tā kā. Tā. Saule tunelī. Man liekas, man pašai viņš nav, bet ir tāds Lauris Vorslavs, kurš vāc visādus tādus, tos visādus tur. Viņam katrā ziņā ir. Kurš gads tas bija? Aptuveni? Varbūt 95., 94., 96. Tie kaut kāds 90. vidus, man liekas. Saule tunelī, ja nemaldos, ir 97. gads. Protams, kad es varu kļūdīties, bet stāsta interneti, ka 97. Pēc kā tev nāca albums Stāsti, vai ne? Tas ir 99. gads. Un tas bija tas brīdis, kad tu sāki tādu savu solo karjeru, bet mēs patīsim lentu bišķiņu atpakaļ. Jau aizskrēju uz priekšu, daudz pa tālu. Un pa vidu vēl tam visam 92. gads. Tukšā muca? Tukšā muca. Jā, tas jau Anģons. Pilsēta un soļi tumsā. Un... Kas tas bija pa projektu? Pastāst, kas tas tāds bija pa zvēru? Tie bija brāļa draugi, zvēri. Droši vien, ka brāļa vecums varētu būt 4 gadi vecāki. Es domāju, ka vienkārši es spēlēju Pionieru pilī, kas tagad ir Prezidenta pils, tenoru saksofonu. Un tad iespējams, ka viņiem vajadzēja kaut ko tur tādu saksofonu vai ko. Kāds bija sastāvs? Kāds bija tie vārdi, uzvārdi? Kāds tur sastāvs bija? Kas piedalījās? Es teikšu tā, Anģons, Džūrelis, Edmunds, Uldis. Uldis Priede ir tulkotājs no dāņu valodas.
Edmunds Šūpulis, laikam, ir sociologs. Andris Indāns, Latvijas gāze, grupa Latvijas gāze. Džūrelis, par Džūreli, par Jūri. Nezinu par Jūri. Nu, tad tev tā tur ievilkt. Es Jūrī biju iemīlējusies, bet neko nezinu par Jūri. Tu viņas tā kā izslēgusi no atmiņas. Nē, es vienkārši atradu kaut kur, man laikam tā likās baigi simpātiskais. Jā. Kāpēc sadarbību pārtraucāt? Kas jums tur notika? Es neatceros, kāpēc. Visdrīzāk, grupa tāda izbeidzās. Visdrīzāk. Jo viens albums tika ierakstīts, mēģinājumi. Es atceros mēģinājumus Tornī, kas bija Pārdaugavā. Tā ļoti īpaši. Bet es biju ļoti kompleksains 15-gadīgs pusaudzis. Ir atšķirība 19 un puisis vai 15 un meitene. Tā. Tad, protams, ka sakoja 94. gads. Man liekas, ka tu jau zini, par ko es tagad runāšu. 94. gads, konkurss, kurā tu piedalījies. Meklējums solists. Es domāju, ka tu jau par grupu, jā. Nē. Jā, es nezinu. Tas viss bija kaut kā tā netīšām, jo tomēr es biju ļoti kautrīga, kompleksaina. Es brīnos, ka es varēju kaut kur piedalīties un aiziet uz kaut kādiem tur atdziedāšanas pasākumiem. Mēs tuliņās atgriezīsimies pie... Nesaprotu, tas bija tā kā apmātībā. Pie kautrības mēs tuliņ atgriezīsimies, bet ir jau pagājusi pusstunda un laiks ir īsajiem jautājumiem un ātrajām atbildēm. Mazā radio, lielā intervija. Studijā Asatūrskij. Īsie jautājumi un ātrās atbildes radio studijā Helēna Kozlova. Un, Helēna, vai tu esi gatava? Vai tu esi gatava ātrajiem jautājumiem un īsajām atbildēm? Jā, nē. Nezinu. Jā, nē. Tev būs izvēles starp diviem. Izvēles starp diviem pavisam vienkārši. Un aiziet melns vai balts? Melns. Un tad mēs palikām. Vasara vai ziema? Ziema. Kafija vai tēja? Tēja. Suns vai kaķis? Suns. Netflix vai kinoteātris? Kas? Netflix vai kinoteātris? Kinoteātris. Lidmašīna vai kuģis? Nē, abi. Šofers vai blakus sēdētājs? Šoferis. Mūzika vai draugi? Mūzika vai draugi? Mūzika. Šampanieti vai cigarete? Ne tas. Darbs vai atpūta? Abi. Darbs vai atpūta? Abi. Pilsēta vai lauki? Lauki. Latvija vai ārzemes? Latvija. Ambīcijas vai pacietība? Pacietība, draugi. Cilvēks vai dzīvnieks? Dzīvnieks. Atriebība vai atkāpšanās? Atkāpšanās. Slava vai nauda? Neviens. Automašīna vai velosipēds? Neviens. Vīrietis vai sieviete? Abi. Abi. Mazā radio,
Lielā intervija. Studijā Asatūrskeja. Jā, tie bija īsie jautājumi, ātrās atbildes Helēna Kozlova radio studijā. Klausies, man liekas, ka tu pārāk viegli mēģināji izlīst no situācijas. Nē, man patīk, tur, kur es teicu, abi, man patīk abi. Kā var, taču pilnīgi noteikti abi. Katrā ziņā, runājot par to, ko tu tur pirms tam pieminēji, tu saki 15-gadīga meitene, spēlēja grupā, tad nonāca līdz meklējam solistu, jā? Tā sanāk. Tur kaut ko īpatnēji. Man liekas, ka man pieteica kaut kādu klases biedreni, piemēram. Vismaz Skumju akmeņos noteikti. Es nezinu, es šaubos, vai es met. Un tu dziesmu, kādu dziesmu tu dziedāji meklējam solistu? Lūk, tas ir svarīgi. Jo es Maskavā pie mammas, viņi tur dzīvoja kādu laiku, redzēju klipu Soul Asylum grupai Runaway Train. Un es atceros, man tas klips, tur, kur ir tie pazudušie bērni, viņi rāda bildes. Man liekas, viņš 3 reizes tika atjaunots ar jaunām bildēm. Man ļoti, ļoti aizkustināja, un tad es vēl neko vispār nedziedāju, nekuru vispār nekā. Un es atceros, ka es skatījos, un es padomāju, ka šo dziesmu es kādreiz gribētu nodziedāt, bet man nebija nekāda sakara ar dziedāšanu, man liekas. Un tad, kad bija tā izvēle, ka var ārzem dziesmu, tad es izvēlējos Runaway Train. Never going back. Jā, tu paliki 2. vietā, bet tevi ļoti visi atcerējās. Un gan droši vien dēļ dziesmas izvēles, bet kas tad īsti palika 1. vietā? 1. vietā. Ar ko tu sacenties? Vai tu atceries kādu no tiem cilvēkiem? Es zinu, ka 3. bija Laine Ligere. Un 1. vai tik tad nebija tāda klasiska dziedātāja Iveta Pinkula, kas tā kā profesionāli nodziedāja. Cik nozīmīgs tev tas konkurss bija tavā dzīvē, vai viņš pilnīgi neko tev nemainīja? Mainīja, mani pamanīja. Es piedalījos tādā Kanādas un latviešu filmā Rīts Priežu mežā, jo mani pamanīja viena no režisorēm Māra Rāviņa. Un uzaicināja piedalīties. Tur bija arī vēl vēl no citas grupas. Interesants piedzīvojums piedalīties filmā. Un tā bija filma par latviešu lieliem muziķiem? Nē, par dažādiem cilvēkiem. Tur bija topošā māmiņa, radio dīdžejs. Tā. Var noskatīties, man liekas, Rīts Priežu mežā, jā. Man liekas, ka viņa arī ir nopublicēta kaut kur šobrīd. 94. gads? Tad jau tālāk. Te tas sanāk, cik te tev gadi sanāk 94. gadā? 17? Varētu būt, jā. Gotiskā roka grupa? Skumju akmeņi, jā. Tā bija. Tā bija gotiskā roka grupa, jā? Jā. Tā mēs viņu saucam. Kā tas projekts izveidojās? Kas jūs tur bijāt tur pa tipiņiem? Tur gan mani pieteica klases biedrene. Tur viņi avīzē bija laikam ielikuši sludinājumu, ka meklē solisti. Un tad es tur bija daudz meitenes. Tātad bundzinieks Raitis dziedātājs, projekta virzītājs, grupas tā kā bīdītājs Ivars Blūms, melodiju rakstītājs Kaspars Pupa. 4. Un tad es ar to rūkšanu laikam atstāju iespaidu, ka es varēju parūkt.
Tu vēl tagad mūsdienās ar dabū kaut kur parūkt. Nu, nē, tikai, ja es atdarinu sievieti motociklu. Zini, par rūkšanu arī kaut kādā... Aizgriežos un piesarkusi rūcu vienkārši. Nu, redz, tu pati Vajag tādu backgroundu skaļu, lai varētu atbrīvoties un rūkt. Bet, ja tu ilgi neesi rūcis, tad tu piesarksti. Bet es agrāk bez sarkšanas varēju. Tu par rūkšanu pati ierunājies, redzi, Kas? tu tieši par rūkšanu ierunājies, un 2013. gadā Uldis Rudaks par tavu balsi esot teicis: dziedātāja Helēna Kozlova ir neparasta un unikāla parādība latviešu mūzikā ar ļoti jaudīgu balsi. Viņa var dziedāt gan ļoti zemu, gan klasiski augstā balsī, gan arī rūkt, kā to mēdz darīt puiši metālisti un ko sauc par grau. Jā. Tad atbilst patiesībā, ja, ko viņš te saka. Nu, droši vien, bet redzat, tas viss ir jātrenē, lai tas saglabātos. Ar gadiem balss pazeminās. Un ja tu nedziedi, netrenē tās augšas, ojojoj, pēdējā Skumju akmeņu koncertā, ojojoj, es nevarēju tur īpaši augšas paņemt. Nu jā. Par Skumju akmeņiem runājot, kāda bija tā dinamika tajā grupā? Kā tevi tur pieņēma un tad tev svieda materiālu tavā virzienā un tad jūs devāt vaļā vai arī jūs kopīgi kaut ko ražojāt? Kā tas viss notika? Mēs kopīgi, bet, teiksim tā, es biju tikai vokāls vismaz pirmajos, laikam, 2 albumos. Nu, vairāk vai mazāk. Ivars Blūms rakstīja tekstus, Kaspars Pupa, solo ģitārists, deva melodijas, bet to balss melodisko līniju varbūt sākumā deva Kaspars Pupa, bet pēc tam jau es pati. Un tas ir ļoti īpatnēji, bet man ļoti patika teksti, un es varēju to izdarīt. Kas bija tas, kas tevi... Man bija svarīgs teksts. Kas bija, ja tu saki, ka pa lielam vairāk vai mazāk tu biji tomēr kautrīgs cilvēks, tad kas bija tas, kas tevi virzīja tajā laikā? Jo, piemēram, Skumju akmeņi, ja paskatās underground mūzikas vidē un vispār, ja, tad jūs gan izdevāt albumus, 95. gadā, gan Pilns nāves vecums vientulībā, tad Skumju akmeņi, un Sinepes un medus vēl tam visam pa virsu, kur jūs izcīnījāt lielo Sinepju balvu 95. gadā. Un es tagad iedomājos tevi tagad... 95. gads, tu esi Sinepēs uz skatuves, un kas bija tas, kas tevi virzīja? Kas tajā mūzikā tevi... Kas tajā mūzikā tevi tik ļoti turēja, ka tu biji gatava iet uz visu? Nu, acīm redzot, kaut kāds tāds baudījums, tekstuāls un melodiskais, jo es teikšu tā, mēs jau mēģinājām pat pa 5-6 stundām pārsvarā. Un vairākas reizes nedēļā, man liekas. Un man bija svarīgs pats mēģinājums. Man koncerts nebija tik... Man mēģinājums bija tikpat svarīgs kā koncerts, nekas svarīgāk. Man patika tā kā tā plūšana tāda. Tā kā, jo, kad tu dziedi ar balsi spēcīgi, tas dod kaut kādu tādu gandarījumu. Bet, protams, tur ir tādi smagi teksti, kas arī tevī tā iesēžās un varbūt dod arī pastiprina tavu noskumšanu, nezinu. Nevar to tā paskaidrot, jo bija mēģinājumi, kad bija gandarījums un bija mēģinājumi, kad kaut kas negāja. Tad tu tāds traudošs mājās. Kurš rada priekā vai bēdās? Kā ir? Tu radi priekā vai bēdās? Kā tev liekas? Nu, agrāk noteikti bēdās. Tagad es tā nevaru iedomāties. Ne priekā, ne bēdās tagad vairāk sanāk. Apcerē. Tagad sanāk apcerē.
Man vienmēr Bet ir tāds agrāk laikam bēdās. Man vienmēr ir viens jautājums, ko es uzdodu, jo man tas liekas ļoti interesanti. Un, kā ir ar tevi? Kā tu sevi redzi? Vai tu izbaudi sevi redzot un dzirdot, vai arī nē, vai arī kritizē? Dažādi. Es katrā ziņā klausos, un man ir svarīgs ticamības moments. Pa lielam arī nav melots. Jo varbūt ir bijis kaut kad, kad tu esi tāds kaut kāds noguris un ne savā ādā, un tev ir jākoncertē. Bet tas ir reti. Pārsvarā es iejūtos tajā tekstā. Es varu kritizēt tikai, nē, man nav tik ļoti ko kritizēt, jo es godīgi tajā mirklī esmu. Jo man nav jākritizē, kā es izskatos. Tas nav svarīgi. Tu dziedi sev vai klausītājam? Jā, ticamības moments. Jā. Runājot par grupu vispār kā tādu, tad 97. gadā... Kaut kas karās? Nedzird mani? Es ceru, ka dzird. Dzird mani? Laikam būs pienācis tas brīdis, kad mums kaut kādi traucējumi būs atnākuši. Dzirdu. Dzirdi, jā? Dzirdu. Ok, ļoti labi. Tad es sākšu ar to jautājumu, ko es gribēju prasīt par 97. gadu. Pēc Skumju akmeņi 97. gads ir apzīmēts kā grupas pamešanas gads tavs. Uz kurieni tu devies, mēs aptuveni zinām, bet kas notika ar grupu, kāpēc jūs pārtraucāt sadarbību? Nevar dzirdēt mani, jā? Ai. Nē, bet es saprotu, ka tu jautā, kāpēc es aizgāju. Jā, tieši tā. Nebija vairs baudījuma. Nebija vairs baudījuma mēģinājumos. Iespējams, ka bija kaut kāda radošā krīze. Kaut kāda stagnācija. Bet puiši pieaicināja pēc manis. Pēc manis viņiem bija projekts Akmeņu dārzs, un viņi izdeva vienu albumu, vai patiesi vēl gaidi. Un tas ir labs. Nezinu, krīze bija. Ja es nāku pēc mēģinājuma neapmierināt, es domāju, ka nav vērts ilgstoši tā darīt. Vai tev tādi lēmumi? Kaut kas mani muzikāli vairs neapmierināja. Vai tev šādi lēmumi? Es nevarēju vairs kaut kā izpausties. Diez vai. Bija jau pierasts punkts, kur iet pēc baudas. Un pēkšņi bauda ir ciet. Nav. Tā. Un tad, protams, solo karjera 97. gads, kā jau tu pieminēji pirms tam, tu ierakstīji 97. Saule tunelī, tā tu ierakstīji stāsti, un pēc solo karjeras principā tāda sākuma lielāka, jā, ar visiem šiem albumiem un visām šīm te darbībām, tālāk tu atkal tomēr atgriezies pie Skumju akmeņiem. Tad man jautājums vairāk par to, kā tu vairāk sevi redzi? Vai tev tomēr labāk šī miedarbība grupā, vai tomēr tu kā solisti līdz galam sevi nesajūti, vai kā ir patiesībā? Lai varētu tā izpausties kā vokāliste, nevis kā soliste, ja? Tad ir vajadzīga tā aizmugure, kas spēlē. Un tad es varu izpausties. Man nav jāspēlē, man nav jādara divas lietas.
vai 3. Man nav jāorganizē, jāpieskata. Nu, tad tu vari tikai dziedāt. Tas ir forši. Man gribētos, protams, abus. Viena pati es visu laiku varu spēlēt. Un viens vēl tāds fakts, man likās, Nu, tā kā īsajos jautājumos. Abus. Abus. Nu jā, nu skaidrs. Es sapratu, ka abus, un sapratu, ka mūzika tavā dzīvē ir narkotika, kas ir interesanti, un kad primāri tad tu tomēr saņem baudu no šīs te kopējās saspēles un no šīm te attiecībām ar mūziku, kas manuprāt, ir fantastiski, bet 2000. gados tu iesaistījies arī kaut kādā teātru darbībā. Kāds tev bija sakars ar teātriem vispār? Es domāju, ka es vispār nesaprotu, kādā sakarā. Es domāju, ka tas vienkārši notika nevis, ka es kaut kā iesaistījos, bet kaut kā tā sanāca. Šūns. Bet tu pa visu tā saki, tad tev pa dzīvi kā? Tev pa dzīvi tu pati izvēlies to ceļu, vai arī kur tev dzīve nes, kur vēji pūš, tur Helēna arī dodās? Nu, nē, es taču izvēlos. Viņa nes, protams, bet es jau izvēlos. Nu, viņa jau varēja man ienest arī tādā popkultūrā, bet es domāju, ka tur nav tā ticamības momenta, kas man ir svarīgi. Tur ir tāds vizuālais varbūt moments. Nu, for fun momentiņš, bet tas nav tāds nekas būtisks. Kas ir tas būtiskais, kas tev ir vajadzīgs mūzikā? Nu, ir tāds teiciens izzīsts no pirksta. Nu, lūk, lai īsti nav tā, tāpēc, ka projektiņš man te tagad jāsagatavo. Lai gan es ticu, ka kaut kas labs var arī tā rasties. Bet lai tur ir iedvesma un lai tur nav tikai kaut kas tehnisks, ja, kā daudzkārt arī klasiskajā mūzikā izmācos par komponistu un komponēju. Nu, bet tur arī taču ir ļoti daudz ticamības momentu, protams. Nevar paskaidrot. Bet es domāju, tas ir saprotams. Bet iespējams, ka tas ir subjektīvi tomēr. Vienam tur būs ticamības moments, otram ne. Mūsu klausītāji arī runā par popkultūras epizodi ar Helviju Stengrēvicu. Kas tev bija tā par epizodi tavā dzīvē? Nu, meklējam solists jau bija pop konkurss. Bet es jau biju pussaudzis. Tas bija, nezinu, tas bija interesanti piedalīties, bet tāpat arī grūti ļoti, jo bija jāpucējas, jāmēra kaut kādas tur kleitas, jāsēž un tev tur taisa frizūrīti vai vēl kaut ko. Tas jau, man nepatika. Un, protams, tu atgriezies pēc tam 2001. gadā atkal ar Skumju akmeņiem, jā, tālāk strādāji un spēlēji. Tā bija, vai ne? Tur bija lielākā daļa manu dziesmu, kuras es gribēju aranžēt, acīm redzot. Kaut kā. Un, zini, man ir jāprasa Man liekas, ka gandrīz visas. Man jāprasa ir jautājums par 2005. gada grupas albumu. Par ierakstīto, bet 8 gadus neizdoto. Kas notika tajos 8 gadu laikā, kad līdz galam tas albums netika nodots klausītājiem tik ilgi? Tā bija? Tas Skumju akmeņu pēdējais? Kā viņš saucās? Vai arī nebija tāda fakta, jo internets jau var melot? Skumju akmeņu albumu, jā, 2005. gads, kad grupas albums ierakstīts, bet neizdots 8 gadus. Tie var būt meli. Tad bet kas tas ir par albumu? Kā viņš saucās? Pēdējais, laikam pa pēdējo te ir runa. Es nezinu.
Te jau godīgi sakot, te jau galvenais plakātu krājējs un visu atcerētājs ir Ivars Blūms. Es jau esmu tāda liderīga persona. Jā. Faktus no manis var dabūt arī mītiskus. Nu jā, man liekas, varbūt šis arī ir tāds kaut kāds mītiskais fakts, ja? kas tā varētu būt katrā ziņā. Grupa Levīti. Kas tie tādi? Nu, tur arī man gribējās kopā ar kādu spēlēt. Es diezgan ilgi spēlēju kopā. Man vēl bija tāda grupa, kur es dziedāju angliski. Nu, tā nebija mana, es tikai dziedāju. Saucās Ablaka. Es dziedāju ar džekiem no Salaspils. Mums bija mēģinājumi garāžā, bērndārzā. Kaut ko ierakstījāt? Mēs ierakstījām demo. Angliski un krieviski es dziedāju. Nekas nebija mans. Varbūt šur tur melodija, jā. Bet ne vārdi, ne mūzika nebija mana. Vēl bija mazu brītiņu tāda grupa Upe. Arī mēs Jūrmalā mēģinājām. Arī viens koncerts bija pulkvedī. Kas pa savu Tur bija stāvu manas bija? dziesmas, manas melodijas, bet neatceros. Atceros vizuāli puišus. Basists, es zinu, ka pie Kiviča spēlē. Vai ir spēlējis? Zini, man tikko kā Īsi brīdi. klausītāji par Skumju akmeņu albumu, ka tas esot bijis tomēr nevis 5. gads, kā man te ir rakstīts, bet 13. gads. Albums kā 2 zvaigznes nosaukums. Atceries kaut ko par to albumu? Jā. Tas tika sarakstīts un izdots, vai arī tas tika sarakstīts, neizdots 8 gadus? Tur ir Bet tur, es godīgi sakot, man atmiņa viļ. Jo es zinu, ka tur ir manas dziesmas, bet es neatceros ierakstīšanas faktu. Es neatceros, kur mēs rakstījām. Bet ja man kāds stāstītu, es pamazām atcerētos. Nu jā, reku, mums jau lēnām zīmējas tā bilde. Tomēr laikam ierakstīts bija 2005. bet izdots 13. Nu labi. Ok, nu nav tik svarīgi. Tad atstāsim Pie to. kam virtuāli, viņš netika izdots diskā. Viņš netika izdots diskā, interesanti, kāpēc? Atstāsim to kā neatrisinātu mītu. Par grupām bija interesanti. Nu, tev bija vēl pa vidu kaut kādi projekti. Reku, tev bija viens projekts, kur tu mēģināji garāžā ar čaļiem. Un demo ieraksts ir. Būtu forši tā demo ierakstu dzirdēt. Jā. Pieejams, Mēs arī koncertējām tādā leģendārā vietā kā saksofons. Tāda Rīgā bija Stabu ielā, man liekas. Tur bija blūzmeņi un džezmeņi un tāda alternatīva ļoti interesanta vieta. Vai ir kāds projekts, kuru tu varētu nosaukt, kurš līdz galam varbūt pat nav realizējies, vai varbūt bija un publiski nekur nebija un tam līdzīgi? Vai ir kaut kas tāds, ko mēs nezinām? Nav. Nē. Ir. Ar visu ir ļoti liels. Jā, ļoti liels darbs bija ar grupu Levīti, jo cilvēki mainījās. Lai pie skanējuma nonāktu. Levīti bija vairāk kā tavs gara darbs, vai arī tomēr Levīti vairāk bija tāds veidojums no malas? Nu, tad, kad dziesmu aranžē, tad katrs kaut ko no sevis dod, bet ir viens, kurš saka patīk vai nepatīk, kas esmu es, ja tā ir mana dziesma. Bet ja tā ir kaut kāda vispārēja melodija, tad katrs var teikt, nē, man patīk. Un tad, kurš skaļāk saka, ka nepatīk, tam arī klausa. Nu tā kā aranžija tas vienmēr ir kopā. Un citreiz ir, ka tu dzirdi, kuram instrumentam kas ir jāspēlē. Vai arī, piemēram, kāds instruments improvizē, bet tu tajā improvizācijā pamani to, ko vajag piefiksēt un atkārtot.
Savukārt tas, kurš improvizē, var to nepiefiksēt. Nu tā, tas tāds interesants tiešām darbs. Tā. Runājot par tevi kā par mūziķi, mums arī klausītāji prasa, vai tu sevi uzskati par, vai uztver vairāk kā mūziķi vai dzejnieci tomēr? Nē, es neesmu dzejniece. Nē, teksts nenozīmē dzeju. Tas, ko tu ieterp melodijā, tas nē. Drīzāk mūziķi, protams. Kas tālāk? Nu, es domāju, ka kaut kas noteikti būs. ir visādas melodijas, ko gribas aparanžēt, jā. Jo viena lieta, ka tev ir kaut kāda tā maziņš posmiņš, un viņš ir tiešām varens, tu redzi, tā kā tādā sēkliņā, ka tur ir tiešām koks. Bet, tur vajag cilvēkus varbūt. Ir, kas ātrāk realizē savus projektus. Tad man tas atkal viss tā ilgi. Jo arī Levītiem albums, man liekas, 11 gadus. Un tikai tad albums viens. Vispār jau būtu varbūt tas otrs, bet viņš netika realizēts. Ir visādi demo ieraksti. Mēs varbūt sagaidīsim kādreiz demo ierakstu varbūt publisku. Mums tur galvenais šeptētājs atkal bija basgitārists, līdzīgi kā Skumju akmeņos. Bet kaut kā mēs tur tā. Kaut kā mums iekrita tāda sakasīšanās, bet arī mēs nebijām tā kā, mēs katrs pats pa sevi bijām, mēs nebijām tādi vienoti. Mums bija arī dažādi vecumi. Tas gan, protams, nav galvenais, bet katrs jau tagad no tiem cilvēkiem kaut kur spēlē. Guna Jegorova spēlē klasiskajā mūzikā altu, Undīne Balode, Sound Poetā, čellu, Sniedzai Prauliņai rentie projekti, flautistei. Viņa arī kā soliste. Bērni, ģimene. Tā. Maz laika. Teiksim tā, man nemaz es neesmu tāds mēģinātājs, kurš ir tā 2 stundas laika, tā aši mēģinam. Man liekas, var jau. Ja tu esi ziņģu meistars, tad jā. Jo es esmu baudījusi tādus mēģinājumus, kur, piemēram, es spēlēju tādu 2stāvīgu sintezatoru, un bundzinieks spēlē bungas. Un mēs divatā spēlējam, teiksim, stundu. Pēc tam padzeram tēju un vēl kādas 2 stundas spēlējam. Un es to nevaru izskaidrot. Es jau iespējams tur nemaz tā neizpaužos ar to sintezatoru, bet ir ļoti forši. Un tur nav nekāds tāds cīgaļa variants. Tu pavadi laiku. Un mūzikā man visvairāk it kā patīk tieši tas, ka mēs varam klusēt kopīgi. Tāda muzikāla klusēšana. Jā. Diemžēl ir jāsaka to, ka šī fantastiskā stunda jau ir paskrējusi. Un uz atvadā man vēl pēdējais jautājums tev. Bet pirms tam es gribu teikt, paldies, Helēna, par tādiem neaizmirstamiem muzikāliem mirkļiem, ko tu esi sniegusi saviem klausītājiem, par to, ka tu esi un par to, ka dalies ar savu iekšējo pasauli ar visiem mums. Un pēdējais jautājums. Paldies. Kas cilvēkam būtu jāatstāj aiz sevis? Kā tur teica, humors ir, bet nav kas satīra. Kaut cik kaut kādu tīrības gabaliņu jāatstāj.
Paldies! Mazā radio, lielā intervija. Tiekamies nākamreiz!